Čau atkal! Šodien es gribētu parunāt par psihosomātiku, diabētu, un vēl šo to. Visas manas vainas un kaitas lika man nonākt līdz psihosomātikai. Cilvēks, kurš atrodas harmoniskās attiecībās ar savu vidi, var panest ekstremālu somātisku un psihisku slodzi un, principā, nesaslimt. Psihosomātiskās sāpes ir fiziski izjustas sāpes, kuras izraisina, pastiprina vai uztur psiholoģiski faktori – domas, emocijas un uzvedība. Pacienti sūdzas par patstāvīgām un stiprām sāpēm, kuras nav izskaidrojamas ar audu bojājumiem vai ar jebkāda cita veida fizioloģiskiem procesiem. Psihosomātiskās sāpes nereti sauc arī par hroniskajām sāpēm, jo ilgāks ir sāpju tas sindroms, jo vairāk ir iesaistīti ar psihi saistītie mehānismi. Šo sāpju rašanos skaidro ar stresiem, akūtajiem un hroniskajiem. Ilgs fizisks vai emocionāls distress ir milzīgs apgrūtinājums visām organisma sistēmām. Tas viss arī izskaidro šo fizisko simptomu rašanos, un tas ir kā neapzināts psiholoģiskais aizsardzības mehānisms organismam. Psihosomātiskās sāpes provocē konflikti, dažādas psihosociālās problēmas, noteiktas personības iezīmes, jūtīgiem cilvēkiem pret stresu, zems sāpju slieksnis, neapzināta izvairīšanās no problēmu risināšanas vai pat agrīna bērnības pieredze kā nosodoša vecāka reakcija uz bērnu sāpēm. Mūsdienu super-puper straujais dzīves ritms un visas negatīvās emocijas ietekmē centrālo nervu sistēmu, un tā savukārt skar iekšējo orgānu darbību un visu veselības stāvokli kopumā. Pie vainas ir apspiestas emocijas, bailes, stress. Visu slimību sākumstress ir bailes. Bailes, ka mani nemīl, ka mani negrib, mani nesaprot, ar mani nerēķinās, mani neklausās, uz mani neskatās, mani ne par ko neuzskata, par mani tā kā nevienam nav daļas. Vai jums ir pazīstamas šādas sajūtas? Pēc sevis varu teikt, ka tā domā noguris, citi pat teiktu depresīvs, nomākts cilvēks. Drosmīgs cilvēks sāk ar to, ka dara labu sev un tikai tad pārējiem. Bet cilvēks, kurš izjūt bailes, pirmām kārtām steigsies darīt labu citiem, jo tad viņu uzskatīs par labu, tā kā novērtēs un mīlēs. Tā domā pats cilvēks. Ja cilvēks bailes nomāc līdz tādai pakāpei, ka pret tām viņš kļūst pavisam nejūtīgs, tad viņš grasās demonstrēt savu pārgalvīgo drosmi. Paštīksminoša plātība un galvu reibinoši triki slēp sevī veikli noslēptas bailes, ka mani noturēs par gļēvuli. Ar savu neprātīgo drosmi cilvēks pierāda sev un citiem, ka viņš ir labāks par citiem. Izjūta, ka es esmu drosmīgāks, labāks par citiem, piespiež izgudrot visādas iespējas savas drosmes demonstrēšanai. Šī vēlme izraisa riskēšanu ar veselību jau tā bīstamā darbā, jo vairs netiek ievērot drošības tehnikas noteikumi. Cilvēks, kas neko nevēlas dzirdēt par savām vājībām un kas dara visu, lai viņu uzskatītu par drosmīgu, kategoriski savas bailes noliedz. Ja mēs spētu rast atšķirību starp jēdzieniem darbs cilvēkā un cilvēks darbā, tad spētu tuvoties īstenībai. Bet īstenība ir tāda, ka cilvēkam un darbam ir tādas kā aplamas attiecības. Vai kāds var pierādīt to, ka diennakts strādāšana, ar ko cilvēki bieži vien lepojas un demonstrē,
savu izturību nāk par labu veselībai. Cilvēks, kurš sevī paslēpjas bailes un tā raujas pa darbu, ka vairs nerēķinās ar savu veselību, var saslimt ar nieru nepietiekamību, un nieru nepietiekamības pazīme var būt urīna daudzuma samazināšanās. Nieres atrodas muguras daļā, tas ir gribas enerģijas sfērā. Urīnpūslis atrodas priekšpusē, jūtu enerģijas apvidū. Caur urīnpūsli izvada ārā tādu kā jūtu rūgtumu. Urīna daudzuma samazināšanās liecina, ka cilvēks negrib ļaut vaļu sarūktinājumu nepiepildīto vēlmju dēļ. Viņš baidās nodarīt sāpes citiem un labāk cieš pats. Cilvēks pats sev iestāsta, ka tā viņš saudzē tā kā sev dārgos cilvēkus. Tad, kad uzkrātais sarūktinājums ir jau pāri pieļaujamai robežai, sāk mazāk izdalīties urīns, un tad no ķermeņa neizvadītais urīns ķermenim paliek tā kā inde. Ik viens cilvēks laiku pa laikam izmanto īslaicīgu slimību pakalpojumu, ja nav iespēja, teiksim, atpūsties kaut kā savādāk. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka tas notiek neapzināti, un tu pat nesaproti, it kā viss ir kārtībā, viss ir ok, un te tu paņem un saslimsti, ja, arī siltā, skaistā vasaras dienā. Bet tā dēvētais neizdziedināmās slimības savā būtībā nav nekas cits kā atelpa organismam. Ja pats nesaprotat to, kad nevar skriet un ir jāatpūšas, tad ķermenis jums piepalīdzēs atpūsties. Un kā man ir bijis, ja nesaprotu pirmo, otro, trešo reizi, tad vienkārši nonāk līdz operācijai. Un, protams, ja jau jūs esat nonācis līdz tādam, kā jums jau ir uztaisītas operācijas, tad jūs pats saprotat, ka jūs iziet no ierindas jau uz ilgāku laiku. Ja cilvēks to visu atzītu pats priekš sevis, tad viņš ne tikai izveseļotos no slimības, bet arī uzdrošinātos atteikties no pārmērīgi lielās pienākumu kaudzes, kas viņiem ir uzkrautas darbā, un turklāt dēļ tā viņš nejustos slikti. Ja jūs neprotat, vai tas pazemo jūsu patmīlību un jūsu sirds dziļumos joprojām domājat, es esmu darījis vairāk nekā varēju, lai tagad strādā citi, ja? Tad ciešanu ceļā jūs atkal un atkal tiksieties ar mediķiem, un kādu reizi jums var konstatēt diabētu. Varbūt jūs atcerēsieties ārstu, kurš kaut kad teica, ka jūs esat vesels, bet pārpūlējies. Ārsts vienīgi nepiebilda to, ka vienīgi iebiedēts cilvēks drāžas pa galvu, pa kaklu un bezjēdzīgi šķieš savus spēkus. Ja jūsos sākusies krīze un jūs domājat, ka nekam nav jēgas un arī dzīve ir vienīga bezjēdzība, tad savām domām vēl klāt pielieciet vārdu tāda. Tāda dzīve nav vajadzīga un ir bezjēdzīga. Varbūt tas jums liks maz drusciņi padomāt, kāda gan ir tā cita dzīve, ja, kādu jūs gribētu. Principā tagad jums labu darīs zāles, insulīns, un padomājiet, tās dara jums labu, jo jūs to esat gribējis. Tas labais, ko insulīns dara, ir pabaro katru jūsu šūniņu ar glikozi, un jūs varat atkal labu darīt citiem. Tā vietā, lai padarītu savu dzīvi labāku un būtu vesels. Bet pēc tam ar prieku, taču ar mēru darīt labu citiem. Jūs palaižat garām abas iespējas. Gribētu te vēl piebilst, ka ļoti daudzi cilvēki dzīvo ar cukurdiabētu, pat to nezinot. Jo citi savā skriešanā reti, kad atceras, ka vajadzētu ik pa laikam nodot asins analīzes, lai zinātu, vai organismam viss ir kārtībā, vai netrūkst kādi vitamīni. Cilvēki noraksta savu pašsajūtu vai kaut kādus simptomus uz nogurumu. Daudzu darbu un beigās kaut vai netīšām saslimst un taisot analīzes uzzina, ka ir cukura diabēts, ja? Vai citam varbūt, teiksim, kaut kādas operācijas veiktas vai vēl kaut kas, un, teiksim, nav sterilizēti instrumenti, vai, visādi var gadīties, ja, teiksim, uzzina, ka ir aids.
sievietes, kuras sievišķīgās domāšanas veids dzīvi vērtē no pavēlošām pozīcijām un dara to valdot pār vīrieti, dalot dzīvi vīriešu un sieviešu daļās un nesaskatot to vienotību, no šāda attiecību pārspīlējuma arī var tikt pie diabēta. Citiem vārdiem sakot, ar diabētu saslimt baidās, slimais baidās noticēt sev un saviem spēkiem. Tāpēc viņš grib, lai citi darītu to, kas vēlēts viņam pašam. Tipiski, ka iebiedēta sieviete liek vīrietim darīt to, kas pašai nav pa spēkam. Un, lai piespiestu viņu, sieviete ņem talkā pārbaudītu līdzekli, tas ir apvainojums. Viņai vienkārši vajadzētu saprast, ka bez piespiešanas viss izdotos ātrāk un vieglāk. Diabēts tā ir tāda kā vēlēšanās, lai citi padara manu dzīvi labu. Mediķi ir darījuši visu, lai diabētiķi dzīvotu labi. Diabēts ir ļoti grūti ārstējams, lai gan dzīve uz citu labumu rēķina nevienu nav padarījusi laimīgu. Dzīve skolo diezgan bargi. Un diabēts cilvēkam principā neizraisa nekādus pamanāmus simptomus. Nav apsārtuma, nav temperatūras, nav sāpju, nav pietūkuma vai izdalījumu. Vēlēšanās piespiest citus kļūt labiem tā kā pēc maniem mēriem ir it kā pauž visnotaļ veselīgu domu, jo šī doma ir, lai viss būtu labi un ideāli. Laba tā būtu gadījumā, ja ar labu tiktu saprasta līdzsvarotība. Ja cilvēks nemitīgi jūt skumjas aiz bailēm, kā ar viņa slimības dēļ ar viņu kaut kas notiks, tad īstenībā aiz skumjām viņš slēp bailes no nāves. Viņš sasprinti seko, ko ēd, ko dzer, kā viņam inicē zāles, kā viņš mācās vai strādā, un drīz vien zaudē spēju priecāties par dzīvi. Diabētiķim slimība būtu jāuztver kā pavadonis, ar kuru jārēķinās, bet kura dēļ dzīve neapstājas. Diabēts ir tāds kā dežurants, kas atgādina, ka naktīs un brīvdienās ir pieņemts atpūsties, ja pats to nesaprot, jā. Tā kā citu vainošana, tas ir kļūdu meklēšana citos cilvēkos, arī ir dusmas. Sāciet bailes atbrīvot, tad būs vieglāk tikt galā ar citiem stresiem. Citiem palīdz, ja savas domas tā kā pieraksta, un tās pārlasot var ieraudzīt sevi pašu un savas kļūdas. Pasaulē ir daudz cilvēku, kas vairāk par visu dzīvē sapņo, lai viņus mīlētu un viņu labā paveiktu kaut ko labu. Viņi mēģina radīt situācijas, kurās tas būtu iespējams. Bet, ja labu tiem nedara, nākamajā mirklī viņi to ir aizmirsuši, jo viņu tā kā bailes jau nav mazinājušās. Īpaši krasi tas izpaužas veciem cilvēkiem, kas visu mūžu kultivējuši domu, ka viņus nemīl, ka no viņiem grib tikai saņemt. Tāds cilvēks nesaprot, ka citos viņš redz sevi. Visas viņa pūles ir vērstas uz vienu. Darīt labu citiem, un viņš dusmojas, ja citi to nepamana un pateicībā nemitīgi neklanās, ja? Jo citi taču viņam ir pateicīgi, tikai viņš to nepamana, jo bailes ir padarījušas viņu aklu. Vecumā, kad cilvēks vairs tik daudz nestrādā, jo galvenā darāmā tā kā pienākumi un nastu uzņemas jaunie, un viņš principā jūtas nevajadzīgs. Tad arī rodas pieaugošais superprasīgums pret jaunajiem. Piemēram, jūs par mani nekad neesat rūpējušies, tad dariet to vismaz pirms manas nāves. Lai sev pievērstu uzmanību, tāds cilvēks citiem uzkraus darbus, ar kuriem viņš pats principā varētu tikt galā, un apvainojas, kad jaunie saka, tu pats to visu vari izdarīt.
Te atklājas, ka sirmgalvis izrādās nevar, neprot, nevar saprast vai kaut kas sāp. Ja jaunais cilvēks mīļā miera labad upurē savas darīšanas un intereses un izpilda vecā cilvēka vēlmes, tad pēc pāris stundām izrādās, ka sirmgalvis visu var, spēj, arī dara, visu ar tādu prieku, ka jaunais saprot, ka par viņu vienkārši ņirgājās. Taču nākamajā dienā vecais cilvēks atkal neatceras, ka kāds viņam būtu darījis labu, un viss atkārtojas no sākuma. Nākamreiz iespējams jaunais vairs nepiekāpsies, jo žēlošanās viņā izraisīs protestu. Sirmgalvis, protams, savu vainu neredz, bet jaunajam neienāk prātā, ka ar savām bailēm no čīkstuļiem viņš tā kā veco cilvēku provocē. Nelaimīgais sirmgalvis slīkst asarās, ka neviens viņu nemīl, ka visi gaida viņa pēdējo stundiņu, un jaunais, protams, jūtas kā noziedznieks uz sārta, līdz kļūst jūtīgāks un cits iespējams sāk pat atriepties. Kad tieši ciešanu mērs ir pilns, tas ir jāskatās katram konkrēti, bet dažs labs atriebjas jau kopš bērnības. Vecie ļaudis redz, ka bērni ir slikti, taču īstenībā fiziskā līmenī cēlonis ir vecāki. Bērni ir sekas. Dzīvei jāturpinās un jauniet iecas uz priekšu, taču šādi sirmgalvi velk viņus atpakaļ, tāpēc jauno dzīve kļūst grūtāka un jaunie var neizturēt. Kas atbrīvojas no bailēm izrādīties tā kā vainīgajos, to veco ļaužu pārmetumi neievaino. Un tas vecumdienās saviem bērniem sirds sāpes nesagādās. Bet tas, kurš neiemācīsies atbrīvot savus stresus, kļūs par savu bērnu iebiedēto vergu. Tur bērnus vēl lielākās bailēs nekā to savulaik darīja paši vecāki. Jo vairāk vecs cilvēks kultivē bailes, ka mani nemīl, jo ietiepīgāks kļūst un jo spēcīgāk iesūno viņa domu pasaule, jo lielāka iespējamība, ka viņam var rasties arteroskleroze. Cits padzīvojas šķietami švaks, bet noteikti nepiekāpīgs un nelokāms, bet vēl kāds slimnieks tajā pašā vecumā, gatavs tusēt kopā ar jaunajiem, viens nabaks nelaimīgs, pamests, tajā pašā vecumā cits, tā kā sirmgalvis, tā kā laimīgs un vesels. Īpaši grūti ir bērniem, kuri ir garīgā darba strādnieki. Ja viņu mātes visu mūžu bijušas fiziskā darba strādnieces, ar tēviem ir vienkāršāk, jo vīrieši prot cienīt domu darbu. Mums visiem jau tagad nepieciešams domāt par savu nākotni. Tas ir vecumdienām. Un veikt tās slimības profilaksi, ko sauc par vecumu, lai savu vai sava bērna dzīvi mūžu nogalē nepārvērstu par elli. Cilvēki ir iemācījušies savas sliktās domas maskēt ar ārēji cēliem darbiem, pieklājīgu uzvedību un savaldību, līdz uzrodas neaicināts viesis nāve, vai vēl sliktāk neprāts. Ļaudis, kas cenšas noslēpt savas bailes, it kā visā demonstrēt, ka viņi ir laimīgi, bet neprāts, ko izraisa bailes, padara mūsdienu kolorētās personas tikpat smieklīgas, cik agrāk viņi izrādīja sevi par laimīgiem. Neprasdami slikto pārvērst par labo, mēs visiem spēkiem grāžam pakaļ tā sauktai attīstītajai pasaulē, arvien vairāk izkalpodamies mīlestību. Kas dzīvo citiem un svešu skatienu priekam no jauna atkal izdaiļo mājas ārieni, tas ar sevi dara to pašu, bet to sauc par kosmētiku. Tāpat kā seja atspoguļo viņa attieksmi pret redzamo, tā arī mājas apmešana un krāsošana ir tikai ārēji redzamais. Kas jūsmo par ārēji saskatāmo, tā seju izdaiļo lieliska kosmētika. Kas neieredz ārēji labo, tam no kosmētikas sejā rodas alerģiskas slimības un kļūst vēl sliktāk.
tos, kuri citu priekšā uzsver savu garīgumu, jo, ja nu piepeši nepamanīs viņa kosmētiku, nav vērts uztvert nopietni. Garīgums tā ir iekšēja cieņa, to neizrāda. Tas izpaužas īstajā laikā un īstajā vietā. Attīstība nekad nebūs pabeigta. Ja cilvēkam, kurš sāk nodarboties ar piedošanu un jūt pašsajūtas pasliktināšanos, tad var teikt, ka viņā ir uzbangojusi spēcīga vainas izjūta, kas izraisījusi pasliktinājumu. Tāpēc ir divas iespējas – vai nu atbrīvot vainas izjūtu, vai neko nedarīt un dzīvot tālāk savā ilūziju pasaulē. Varbūt kā asinsspiediens paaugstinās, tātad jūs esat radis vērtēt un atrast kļūdas citos cilvēkos, dzirdot vai lasot kaut ko un sastopoties ar sev adresētiem apvainojumiem. Tas var radīt dusmas. Ja asinsspiediens pazeminās, tad jūsos ir vainas izjūta un kaut kāds izteikums vai kaut kas, kas izlasīts vai dzirdēts, ir pielējis eļu ugunī, un jūs sākat vainot sevi. Gan vienā, gan otrā gadījumā jums jāsaprot, ka ja cilvēkā nav vainas izjūtas, viņš nesāks vainot nec sevi, nec citus. Tā kā, lūk tā, kaut kādas atkal gudrības un pārdomas par konkrētām tēmām. Ceru, ka jums vismaz kaut kas noderēs un palīdzēs. Līdz nākamajam video tiekamies atkal vēlāk.